Jā, Ulubele ir lielākā dzīvnieku patvērsme Latvijā. Šobrīd katru dienu mums ir vairāk nekā 500 dzīvnieku. Ko ejam iekšā? Šeit ir opīšu bloks, kā jūs redzat, šis te lielais bloks saucās opīši. Šeit dzīvo pārsvarā tie suņi, kas ir vecāki par 8 gadiem. Kopumā no 500 iemītniekiem opīši, tas ir suņi un kaķi vecāki par 8 gadiem, mums ir vairāk nekā 160. Dūdis mums ir tāds opis, kurš joprojām grib spēlēties ar mantiņām. Viņam vienmēr ir kāda mantiņa mutē. Viņš piedāvā visiem spēli. Džeta un Džeris ir no Lucavas salas arī faktiski palikuši bezpajumtnieku saimnieci. Saimnieci nomira, viņi ir palikuši vieni paši. Šis laikam ir vislielākais. Čau, Tor! Tā ir nonāca pie jums. Atrakts klaiņojumu ar ķermeni. Labs. Šādu suņu arī klaiņojumu? Jā, protams. Praktiski lielākā daļa viņi ir tādi, kas ir atrasti bez saimnieku klātbūtnes, un diemžēl saimnieks arī nav meklējis. Susuru stāsts ir ļoti bēdīgs bijis, jo susuru īsi pirms Ziemassvētkiem atveda pie mums pilnīgi tā kā skeletiņu. Jūs redzat, šobrīd tāds, kāds viņš ir, viņam ir 25 kg, tad, kad viņš nonāca pie mums, viņam bija 13 kg. Faktiski tāds sažuvis kaulu kambarītis. Viņš dzīvoja pie ķēdes, un tad, kad kaimiņi pēc kāda laika braukāja garām, tas ir lauku teritorijā, ieraudzīja, ka susurs ir vienkārši tikai skelets palicis no suņa. Zvanīja uz pašvaldības policiju un lūdzu braukt skaidroties ar saimnieku, kāpēc suns ir novests tādā stāvoklī. Un tad, kad policija aizbrauca uz turieni, tad izrādījās, ka saimnieks ir mājā miris. Un neviens to nav pamanījis. Un savukārt susurs bija palicis pie ķēdes, un, kā mūsu vetārs teica, vismaz 3 nedēļas salā augstumā, bez barības, bez pārtikas, vienkārši nīcis ķēdes galā, cerībā, ka varbūt kāds viņu izglābs. Šeit arī spilgts piemērs, kā cilvēki no malas paņem dzīvnieci no patversmes. Gribu pateikt paldies Rīgas pilsētas dzīvnieku patversmei par šo siltu uzņemšanu un par to, ko viņi dara. Ja kāds no jums pēc šī video noskatīšanās ir paņēmis patvērumā kādu no dzīvnieciņiem, lūdzu sazinieties ar mani privāti. Bet ja jums nav tādas iespējas uz drošanu šeit braukt un izvest, vienkārši pastaigāties, tas viņam nozīmēs ļoti daudz.